Sveiki! Nu, turpinam filmēt mūsu filmiņus par Rīgas pašvaldību, Ušakovu un viņu labajiem darbiem. Ļoti aktuāli tagad ir Rīgas centrā Latviešu bērndārs. Es pats esmu saskāries ar šo te problēmu. Man ir 3 mazi bērni un gadījās tā, ka taisni atnāca Ušakovs un pašam mazākajam bija 5 gadiņi, bija obligāti viņam jādod pirmsskolas izglītība. Tas nav vienkārši bērndārs, ka 3 gados tur būs grupiņa, nebūs, nezinām, ja, bet tas ir ar likumu noteikts obligāti pirmsskolas izglītība. Griezāmies Rīgas pašvaldībā taisni Ušakova laikos. Un ko? 3 pirkstu kombinācija. Ņirgāšanās. Kur jūs dzīvojat? Rīgas centrā. Tur, kur bijusi sporta pils. Nu, tad jums pirmsskolas apmācība vienam no jūsu bērniem, ja? Ķengaragā aiz universāla veikala Dole, otrā pusē, kaut kur ejiet, meklējiet. Pie kam nevis uz visu dienu, bet uz dažām stundām dienā. Tagad iedomājieties, no kurienes, no bijušās sporta pils, brauc caur visu Rīgu. Meklēt, kur tā ir tā pirmsskolas apmācība, ja? Tad šito stulbību. Nu, un ko citu, ko darīt? Kur to bērnu likt? Viņam taču skolu jāiet. Nu, ko, labi, ka man tik laba sieva, viņai ir īpašumi Rīgas rajonā, Babītas pagastā. Nu, viņi vienkārši painteresējās, kā būtu, ja, vai bērndārs var dabūt Babītas pagastā? Viņi saka, rakstiet iesniegumu, uzrakstīja iesniegumu. Viņa atnāca atbildi. Lūdzu, bērndārs Vinnijs. Viņš ir privātais. Mēnesī 190 lati toreiz, 2009. gadā, ja? Bet par cik jūs esat deklarēta? Šeit pagastā, ja? Babītas pagasts jums apmaksā, lūdzu. Šeit mūsu mazais puika, ja? 2 gadus gāja uz bērndārstu. Šeit ir arī pašvaldības, viņš ir tāds pats, tikpat forši kā Vinnijs, ja? Tikai tas ir municipālais, tas ir privātais, tā ir publiskā partnerība, ja? Vēl ir viens bērndārs, turpatās aiz dzelzceļa, tur iekšā. Tur ir vēl viens bērndārs, tas jau ir 4, ja? Babītas pagastā pašā vidū tur ir tāds milzīgs pašvaldības bērndārs, Saimīti saucās. Tur tā direktora pat ir Babītas pagasta deputāta, un laikam populārs cilvēks. Tālūk, ja? Rīgā valda Ušakovs, 3 pirkstu kombinācija. Uzpļaut viņam uz bērniem. Viņš pats ir bezģetnīs. Tur 3 sievas, 1 bērns, ja, knapi tur. Un šitādas cūcības. Bet tepat burtiski 1 kilometrs aiz Rīgas robežas, lūk, bērndārs ir, bērni mācās, viss notiek. To es gribēju jums pateikt.